Es nezināju, ka izlasē spēlē Luka Dončičs Latvijas izlasē. Rīgas Zeļi uzņem apgriezienus un nozog divus VF Rīga cilvēkus. Mbappé līguma nosacījumi mūs pārsteidza, bet kas notiek ar Neimāru? Visiem tās aizdomas, ka tiesneši ir diezgan smagā alkohola reibumā. Bum! Šķiet, vasara ir beigusies. Taču nē, mēs nē. Not Save kopā ar BetSafe piedāvās tev atkal dažus sporta faktus. Esmu Kristiāns Kareļins. Vai tu esi gatavs? Es esmu. Sākam! Basketbols, drāma! Drāma! Latvijas Basketbola savienībai nelielas problēmas pirms pasaules kausa izcīņas basketbolā. LBS liedz piekļuvi komandai LTV sporta žurnālistam Matīsam Timofejevam. Pēc brīža iznāk LTV sižets, kurā tiek norādīts uz dažādām nepilnībām komandas sagatavošanā, kā arī to, ka sportisti ieradušies negluži labākajā sportiskā formā un pēc tam vēl atļaujas ēst burgerīšus. Es nezināju, ka izlasē spēlē Luka Dončičs Latvijas izlasē. Ja nebijāt pamanījuši, Aļona Ostapenko, Latvijas tenisiste, pārkvalificējusies par hokeisti uz skedām. Jā, pirms turnīra Kanādā viņa sev izmēģinājusi jaunā amplua. Varbūt Latvijas hokejam ir vēl kāda cerība, jo Aļonai raksturs viņai ir. Un asa mēle arī. Rīgas Zeļi uzņem apgriezienus un nozog divus VF Rīga cilvēkus. Pat no VF uz Zeļiem pārgājis Dāvis Šoders. Taču, kā viņu sauc. Tad tagad arī Rihards Berkols, kurš pagājušajā spēlēja VF Rīgas sastāvā, pievienojas Rīgas Zeļiem, no ko Bulīts sāk lēnām iekustināt Latvijas basketbola dīķi. Rīgas Zeļi metās iekšā un mēģinās peldēt. Mbappé līguma nosacījumi mūs pārsteidza, bet kas notiek ar Neimāru? Al-Hilal savās no galda atliekas un sev piesaista Neimāru. Bet tas ir kosmos. Par katru uzvaru Neimārs saņems $87,000. Par katru ierakstu savā Instagram $540,000. Vēl klubs jau nodrošina dažādas luksus automašīnas, villu ar 25 istabām, un, ja Neimāra kungs vēlās palidot kaut kur apkārt, arī privāta lidmašīna. Ko es varu teikt? Labi būt Neimāram. Vai mazāk ir vairāk? Nākotnes sporta veids? Jā, arī Latvijā tiek veidot 3-3 hokeja izlase. Un par tās treneri kļūst, protams, kurš gan cits, ja ne veiklo roku īpašnieks Lauris Dārziņš. Ja vēl piesaistītu Ņiževiju, mums ir visas cerības, jo, kā zināms, Latvija parasti izcīna zelta medaļas jaunos sporta veidos. Bet tepat Latvijā amizants gadījums noticis Pļaviņās, kur uz spēli 3. līgā ieradās tiesneši. Tiesāja, bet pirmā puslaika vidū spēle tika pārtraukta, jo visiem tās aizdomas, ka tiesneši ir diezgan smagā alkohola reibumā. Tika izsaukta policija, kungi iepūta trubiņā, un izrādījās, ka galvenajam tiesnesim ir vienkārši 2,5 promili reibums, savukārt līdīniekam 2,9 promiles. Jā, kungi nākamā dienā saņēma uz mūžu diskvalifikāciju no futbola tiesāšanas, bet arī likt spēli pēc Jēkabpils pilsētas svētkiem. Absurds. Tas šai reizei arī viss, bet uzstādi uz vietas. Pasaule griežas apkārt, un tie ir fakti. Kopā ar mani Kristiānu Kareļinu un Not Save kopā ar BetSafe. Tiekamies jau pavisam drīz.